Šīs dienas tēma būs par ceļojumiem. Ikviena cilvēka sapnis ir kāds, ikviena cilvēka sapnis ir ieraudzīt pasauli, pasildīties siltajās zemēs, pagulēt kādā skaistā pludmalītē, riku baltās smiltiņās zem palmas. Es domāju, ka katrs cilvēks par to sapņo, bet ne visiem cilvēkiem tas ir pieejams, un mēs zinām, kāpēc nav pieejams, tāpēc, ka vai nu pietrūks nauda, vai nu pietrūks brīvais laiks. Jā, tāpēc mēs šodien runāsim par kompāniju, kas dod gan iespējas. Tātad pelnīt, tas nozīmē, ka jūs varēsiet īstenot savus sapņus realitātē, tāpēc, ka jums būs par ko ceļot. Un otrais, arī, ja jums nav laiks, tad šeit jūs atradīsiet arī laiku priekš sevis. Pasaule patiešām ir pārāk liela, lai mēs paliktu vienā vietā, un mums nav jādomā, ka mēs esam piedzimuši Latvijā un ka mums šeit ir arī jāpaliek uz visu mūžu. Ja? Mums ir tomēr forši, ka mēs redzam arī pasauli, un pasaulē ir tik daudz skaistas vietas, vienkārši fantastisks. Jā, arī kur brauksim uz Dubaju, uz Āfrikas safari. Septembrī mums diezgan daudz no mūsējās komandas brauc uz Dubaju. Bet patiesībā jebkurā vietā ir ļoti pasakainas pasaulē, ir vietas, kuras mums vienkārši ir jāredz. Un šis klubs, kas saucās MWR Life, Making Wishes Real, šie te pirmie trīs burti nozīmē Making Wishes Real. Latviski tas tulkojās īsteno sapņus realitātē. Tātad MWR Life vienkāršo dzīvi ar inovatīvu ceļošanas veidu, jo šis ceļošanas veids ir savādāks nekā mēs esam ieraduši pirms tam ceļot. Šī kompānija ir, tātad, jūs droši vien kāds jau varbūt tās redzējāt, ir video ielikts 12 gadi. Šai kompānijai praktiski sanāk, ka viņai tūlītās sāksies 13. jau gads. Un, nu, sākās jau 13. gads, un šī te kompānija darbojas 5 kontinentos, vairāk nekā 160 valstīs. Ofici ir Hongkongā, Amerikā, Francijā, Lielbritānijā, apvienoties Arābu Emirātos, praktiski Kazahstānā viņi tagad ienāk. Bet kompānija nav reģistrēta kaut kādā vienā valstī, viņa ir reģistrēta visā pasaulē. Tas nozīmē, ka šī kompānija ir starptautiska, un tas arī ir forši, ka viņi nav piesaistīti kaut kādai vienai valstī, ja, kur kaut kādu politisku apsvērumu dēļ kaut kas tur var noprukt, sabrukt, tā kā mēs jau esam redzami saistībā ar Krieviju un tā tālāk. Ja. Šobrīd kompānijā jau ir kaut kur ap 2 miljoniem kluba dalībnieku visā pasaulē, jo šobrīd reģistrējoties mūsu komandā jau ienāk augstāk stāvošais mentors, kas ir viņam dienā ienāk ap 2-3 tūkstošiem cilvēku. Tas ir vienam cilvēkam. Stāties priekšā, kas notiek vēl ar citiem līderiem. Vienkārši šobrīd tiek gāzts visi riņķi, un es nezinu, cik mēs, nu, to mēs uzzināsim novembra sākumā, tā kā mums būs atkal kārtējā tikšanās ar prezidentu. Viņš mums ir paziņos, cik mēs šobrīd esam klubā jau atkal no jauna klāt nākuši. Tātad turisma ir industrija jaunā līmenī, un tieši šīs jaunais līmenis ir tas, kas tieši šis te jaunais inovatīvais ceļošanas veids ir tas, kas uzrunā cilvēkus. Un kāpēc gan neceļot izdevīgāk, ja ir iespējams to darīt izdevīgāk? Un paskatīsimies, kādā veidā mēs ceļojām agrāk. Un ne tikai agrāk, daudz cilvēku vēl tagad tā dara, bet tas ir, ja mēs salīdzinām, mēs kādreiz stājām kasē pēc algām, pareizi, un mums pateica, tagad tev kaut kāda bankas karte būs vajadzīga, lai tu varētu savu naudu izņemt. Mums visiem bija kaut kādas šausmas, kāda vēl karte, kāda vēl banka. Ja? Un šodien kāds mēs varam aiziet pie kāda lodziņa un paprasīt, ej, iedod man algu, jā, rekur, jā. Tas nozīmē, ka mēs ejam uz priekšu, mēs virzamies uz priekšu, un šī kompānija ir tieši tā, kas virzās laikam līdzi. Un, ja mēs varam uzskatīt jau šo te veidu, ja, kur caur bookingu, teiksim, mēs pērkam, tas jau ir vecs veids, ja. Kā notiek šī te rezervēšana caur bookingu? Tad ir vairumtirgotāja platforma, no kuras bookings un visi pārējie tur ekspēdijas un tā tālāk pārpērk tātad šo te viesnīcu tīklu, tālāk viņi uzliek savu uzcenojumu un tālāk viņi izliek milzīgas naudas uz reklāmām. Par ko maksājam kas? Par to maksā ceļotājs, par to maksājam mēs paši. Skatāmies, ko ir izdomājusi šī kompānija. Šī kompānija ir izdomājusi šo te inovatīvo veidu, ka priekš kā mums jāpārmaksā par šīm te reklāmām ir. Tātad ir daļa, kur mēs arī pērkam, ka mēs arī ņemam no vairumtirgotājiem. Ir viena daļa, bet ir arī ļoti daudz, kur kompānija pati slēdz tiešos līgumus, tāpēc, ka kompānija ir tur operators, nevis tur aģents, bet tur operators. Aģents un tur operators ir absolūti divas dažādas lietas. Tātad viņa arī pati slēdz tiešos līgumus, un līdz ar to cenas viņa uzliek minimālu uzcenojumu, absolūti minimālu uzcenojumu, jo tas viņai ir jādara, viņa strādā legāli, viņai maksā nodokļus, un viņa to nedrīkst nedarīt. Un veidojās šī te cena, kas ir absolūti savādākā. Mēs redzēsim tālāk, skatīsimies šos te piemērus. Tātad kompānijas misija ir
dot iespēju maksimāli daudz cilvēkiem ceļot, nepārmaksājot. Klubs strādā pēc uzaicinājuma sistēmas tieši tāpēc, lai apietu šīs te nevajadzīgās reklāmas. Pilns internets ir ar reklāmām. Tas viss ļoti sadārdzina mūsu pašu ceļojumus. Tāpēc mēs dotajā brīdī iesim dzīvā reklāmā. Ja līdz ar to cenas nokrītās. Ja? Viss vairs nav jāmaksā tik daudz. Tālāk, pēc kāda principa strādā klubs? Klubs strādā pēc abonēšanas sistēmas. Jūs kāds abonējat, piemēram, tur internetu? Abonējat kāds internetu? Maksājat kāds par internetu? Vai par telefonu? Vai piemēram, Netflix kādam ir? Spotify kaut kāds vai vēl kaut kādas uz fitnesa zāli kāds iet, abonēšana maksā. Es domāju, ka šīs sistēma šobrīd ir, tas jau ir absolūti normāli, ka mēs maksājam abonēšanu par kaut kādiem pakalpojumiem. Tad, kur es maksāju par Zoom katru mēnesi. Ja, ja es kādu mēnesi nemaksāšu Zoomam, jau vienalga, vai es tur tajā pakalpojumā eju vai nē. Es maksāju par šo te Zoomu, lai mēs varētu šeit visi satikties. Ja? Tad tā ir tā abonēšanas sistēma, un arī mēs šeit maksājam abonēšanas maksu, lai mēs varētu piekļūt platformai, par kur es jums tālāk stāstīšu. Tātad platforma ir kompānijas īpašums. Tas ir ļoti svarīgi, būtiski, tāpēc, kad ir kaut kādas kompānijas, kuras tur arī saka, mēs tur kaut ko piedāvājam, mums tur arī ir kaut kādi ceļojumi. Pirmkārt, viņi nav tur operatori. Ja? Es esmu dzirdējis šīs visas kompānijas, kuras tagad daudz sāk augt, tā kā sēnes tur. Ja? Un tur ir. Kaut kāda tā pati pārpirkšana, ir kaut kāda tā platforma, ko viņi tur ieliek iekšā, viņi tur skandina, ka viņiem tur kaut kas tur ir. Patiesībā skatāmies, tātad te ir vairāk nekā 2 miljonu viesnīcu visā pasaulē. Te ir kurorti, te ir avio biļetes, te ir kruīzi, te ir automašīnu nomas, te ir ekskursijas, izklaides, te ir transferi, te ir zemes, tas ir starptautiskajā vilcienu un autobusu biļetes, te ir biļetes uz koncertiem un pasākumiem. Te ir mūsu kluba speciālie īpašie piedāvājumi, kas ir tikai mūsu klubā. Un Life Experience tās ir vispār īpašais, jo Life Experience ir tie speciālie ceļojumi, kurus organizēja kompānija. Viņi ir dažādi. Viņi ir gan tematiski, teiksim, tematiskās tūras varētu būt. Kādam patīk vēsturiskās, kādam patīk ar kaut kādām aktivitātēm, kādam patīk. Mums ir biznesa tūris ļoti daudz, ja? Kas kuram patīk, cilvēks var atrast, kur arī ir arī tādas, kur nav iekļautas programmas, bet ir ļoti daudz, kur ir iekšā jau ar ekskursijām, viss ir izplānots, kur jūs tur sagaidat otrā galā, tur transfers, tātad, un pilnībā viss no sākuma līdz beigām jums ne par ko nav jādomā. Tāda arī ir, visādi dažādi, pēc tam arī parādīšu. Lifestyle malls. Lifestyle malls tās ir brenda preču izpārdošana, tas ir outlets, tātad, kura sezona beigusies, notiek izpārdošana, bet tas ir īstās brenda preces. Un šis veikals tika ieviests pandēmijas laikā, tad, kad ceļošana apstājās un kompānijai kaut kādā veidā vajadzēja izdzīvot. Tad tas bija tas glābšanas riņķis, kas viņus šajā laikā, nu, tas bija diezgan smags laiks turismam. Tātad lifestyle malls arī forša lieta un mākslīgais intelekts, pie kā viņi ļoti, ļoti pievērš uzmanību, tāpēc, ka tas ir tas, kam mēs atkal, tas ir tas nākamais trends, mēs bez viņa nekur neliksimies, un ja mēs viņam neiesim līdzi, mēs būsim vienkārši atpalikuši cilvēki. Ja? Pie tā viņi ļoti piestrādā un nepārtraukti uzlaboja. Ja? Mēs skatāmies, jau tāpatās likās, ka viss ir forši, ja? Bet tagad, kad mēs bijām konferencē, viņi rādīja, ka vispār kādā līmenī tas būs tūlītās, kad viņi ieviesīs kaut kur novembrī, cik es sapratu, ja? Ka mēs vispār varēsim telefonā paņemt un savā valodā paprasīt, es tur stāvu, kur tur uz tādas ielas, man vajag taksi, man vajag tik līdz turienei. Un viss to mākslīgais intelekts, bet tas viss sasaistīts ar šo te mūsu platformu. Ja? Un visi šie te pakalpojumi, kas ir šim te mākslīgajam intelektam pieslēgti, ir mūsu platformā. Starp citu viesnīcām viņi piedāvā 150% labākās cenas garantiju. Ja mēs atradīsim kaut kur kaut ko lētāku, tad viņi mums atgriezīs 150% no cenu starpības. Tas nozīmē, ka viesnīcām, pat ja jūs redzēsiet kaut kur bookingā lētāk, jums tāpat tās būs izdevīgāk iegādāties šeit, jo jūs saņemsiet atpakaļ šo te starpību 150%. Tas ir tas, kas ir uz platformas. Platformas vēl jauninājums mums nāk absolūti klāt jaunas, tās ir ekskluzīvās villas. Un nepārtraukti uzlabo. Mums notiek 2 reizes gadā šīs te elevation, tas tā kā atkal kaut kādu uzlabojumu, atkal lejam uz augšu, uz augšu, uz augšu, uz augšu, un visu laiku kaut kas nāk klāt.
Visu laiku kaut kas top un top un top un top. Tā ir tā kompānija, kur nepārtraukti attīstās. Tad es šajā kompānijā biju pirms 5 gadiem, un tagad es ieraudzīju, kas ir noticis pa šiem 5 gadiem, kopš, kamēr es šeit nebiju. Jo tad, kad pandēmija sākās, mēs aizgājām. Mēs aizgājām, kompānija neaizgāja, mēs aizgājām. Tad tur vienkārši man patiešām bija ļoti liels pārsteigums, cik daudz viņi ir izdarījuši, kamēr mēs klejojām kaut kur citur apkārt. Iesim tālāk. Tā, te ir daži piemēri no viesnīcām. Vienā pusē ir parādīts Travel Advantage. Travel Advantage tā saucās mūsu platformā, un otrā pusē ir parādīts Bookings. Tātad tā pati viesnīca, tie paši datumi, viss tas pats. Tātad Budapešta online cena, booking cena $373. Travel Advantage platformā šī pati viesnīca, viss identiski tas pats $324. Tad ekonomija $49. Nu, šajā gadījumā arī tā ir ekonomija, jo mēs arī tādas ekonomijas skatāmies. Nu, tad, kad es kaut kādas viesnīcas agrāk skatījos, Bookingā, es skatījos, Bookingā salīdzināju, tur vēl kaut kādās tur ekspēdijās, vienmēr jau mēs taču tā darām. Ejam tālāk, Dubai, 5 dienas, online cena 1187, Travel Advantage 409. 5 zvaigžņu viesnīca tieši tāda pati, viss tieši tas pats, ekonomija $778. Un mēs tādas viesnīcas arī varam atrast daudz. Tāpēc, ka, ja mēs skatīsimies platformā, tur ir no 3 līdz 70% var atrast. Bet, ja mēs esam, teiksim, tādi aktīvie ceļotāji, tad jau mēs pa lielam skatāmies. Tāpat kā mēs ejot veikalā. Ejot veikalā, skatāmies, savu rekrutu akciju. Vai pērkam to akciju. Te ir tas pats, tu ienāc iekšā, skaties, o, beigās atlaides viesnīcē. Labi, es ņemu šito tieši. Es tāpat gribu uz to Dubaju aizbraukt. Ok, vai ņemu $409. Puh, kas tu neesi? Protams, ka es ņemšu. Tālāk, Stambula 5 dienas. 1655, Travel Advantage 955, ekonomija $700. Tas ir tieši tik, cik mēs tagad Stambulā arī iekonomējām. Mēs bijām 5 dienas, un mēs iekonomējām $700 uz viesnīcu. Tā viņš arī tur strādā. Balī 8 dienas, 4539 bookings un Travel Advantage 2614, ekonomija 1925. Super. Šeit rekur ir iespēja iegādāties to pat 3 zvaigžņu viesnīcu pa 5 zvaigžņu. Tātad 5 zvaigžņu viesnīca pa 3 zvaigžņu cenām, jā. Kvalitāti mēs beidzot ieraudzīsim, sapratīsim, ka var arī tā. Jo ļoti daudz cilvēku saka, man nevajag tās 5 zvaigžņu viesnīcas. Kāpēc viņš to saka? Es zinu, kāpēc viņš to saka, tikai viņš pats negrib sev to atzīt. Tātad Marakeša. Te jau mēs tagad aizgājuši esam uz kompānijas organizētajiem ceļojumiem, kas saucās Life Experience. Life Experience nozīmē dzīves pieredze. Tātad dzīves pieredze Marakeša. Šeit no visas pasaules kluba biedri ir sabraukuši. Tātad ir 5 zvaigžņu viesnīca, ir viss iekļauts un ir transferts no lidotas līdz viesnīcai un atpakaļ. Šajā gadījumā programma es redzu, ka nav, bet varbūt, ka ir. Es nezinu, neesmu paskatījusies, tur jāskatās, jo par katru šo Life Experience ir ļoti smalki aprakstīts. Tātad šis te Life Experience maksā $599 no cilvēka. Te parādās blakus lojalitātes punkti 300. Kas tad tie lojalitātes punkti tādi ir? Es jums teicu, ka mēs maksājam abonēšanas maksu. Abonēšanas maksa ir $120 katru mēnesi. Tātad es iemaksāju šo te abonēšanas maksu, un kompānija man atpakaļ dod tādā pašā vērtībā lojalitātes punktus. Tātad, ja es iemaksāju mēnesī $120, man tenī mēnesī kompānija atdos atpakaļ 120 vai 240 lojalitātes punktus. Par to es pēc tam pastāstīšu. Un, ja sanāk, lojalitātes punktus, starp citu, ir iespējams nemaksāt no sava maciņa. Tā kā mēs to daudzi darām. Tas nozīmē, ka man nav jāmaksā abonēšanas maksa vairāk. Un es par šo te braucienu būtu samaksājusi $299. Es domāju, ka baigi skaisti tas ir. Ja? Ejam tālāk, Malaga. Bet šeit es dodos 4. novembrī, un es šeit samaksāju $449 mīnus $250. Kopā bija $199, kas bija eiro 164. Tāpēc kursa bija baigi labais. Bija. All inclusive šeit arī nav programma, bet starp citu mums ir atsūtīts, arī ļoti interesanti atsūtīts. E-pastā bija atsūtīta ziņa, pievienojieties kopējam
WhatsApp čatam, un tas ir tik forši. Es atveru tagad čatu, Malagas Life Experience, un skatos, ka tur ir arī mūsu kompānijas vadība, un arī jau daudz, ar kuriem mēs Stambulā satikāmies. Tā kā ļoti interesanti ir tas, ka mēs kaut kad jau ar viņiem esam satikušies, un mēs atkal ar viņiem no jauna satiekamies, un tā dzīvā pieredzes apmaiņa, un tas viss tās enerģijas, kas tur ir, tas ir vienkārši. Tas ir tas, kas nav nekur citur. Tas nav aizbraukt, izēst, pagulēt, paēst un vēl kaut ko tur izdarīt. Tas ir absolūti cits. Tā ir enerģija, tā ir transformācija, tā ir vispār kaut kas jauns. Tas ir jauns redzējums uz dzīvi, jauns redzējums vispār uz pasauli kā tādu. Tu vispār sauc redzēt ar citām acīm to visu. Tu pamosties beidzot no miega, tāpēc ka cilvēki guļ. Es vienkārši tā runāju, tāpēc ka kamēr jūs neesat to izbaudījuši, jūs nevarat saprast, ko es runāju. Tad, kad jūs to izbaudīsiet, tad jūs vienkārši jums. Un vienkārši mute pavērsies, ja? Un tu sapratīsi, bāc, ok, ko tu vispār esi palaidis garām. Puketā vispār varēja norakstīt 100 punktus. Puketa mums maksāja 399, un mēs visus lojalitātes punktos arī varējām nosekt. Ja jūs maksājat no savas kabatas, ok, arī tas ir, es domāju, baigi foršā cena 399 piedzvaigžņu viesnīcā. Ja? Man būtu jānopērk tikai lidmašīnas biļete. Nu, tas te jau pagājis, ja tas bija jūlijā. Un tā tālāk, kā jūs sapratāt, Life Experience pa visu pasauli ir, kur gribat tur izvēlēties. Tātad, kādas ir mūsu vēl šīs te ekskluzīvās priekšrocības? Mēs no katras rezervācijas, ko mēs veicam uz platformas, vienalga, kas tas pa pakalpojumu, ko mēs tur pērkam, mēs saņemam atpakaļ cashbackus, izņemot no Life Experience, tur nav cashbacks. Life Experience tur ir ļoti daudz lojalitātes punkti. Lojalitātes punkti tagad skatieties, kas notiek. Tie cilvēki, kuri nevar sakrāt saviem ceļojumiem, te mums sanāk, ka mēs 100 eiro mēnesī atliekam paši saviem ceļojumiem. Tad pirmajā mēnesī mums ir 100, otrajā mums ir 200, trešajā mums ir 300, un mēs jau skatāmies, mēs jau nevarēsim. Un tā kā, ja es pati liktu savā kaut kādā tur cūciņā, nezinu, kā agrāk tur metām iekšā kaut kādas kāpēciņas, ja, es noteikti viņas sen būtu izņēmusi ārā, tikko man kaut kāda veļas mašīna saplīst vai riepu uzsprāgtu. Šeit es to nevaru izdarīt, tāpēc, ka šī nauda, ko es te esmu ielikusi iekšā, es viņu varu tikai izceļot, un man ir piespiedu kārtā ceļojums. Tu gribi vai tu negribi, tev būs jāceļo. Un tas ir tas superīgi foršais, kad mēs neko nevaram, nekur no tā nevaram likties, ka mums ir obligāti jāceļo. Life Experience stāstīju, un mēs varam pievienot platformai vēl bez sevīm 4 ceļotājus. Bet šie ceļotāji parasti ir kaut kādi tuvinieki, kaut kādi draugi. Viņi netiks klāt, viņiem nebūs cashbacks, viņiem nebūs lojalitātes punkti, un viņi tātad pie Life Experience arī netiks klāt. Tad viņi izvēlēsies viesnīcu, teiksim, viņi nopērk viesnīcu, un cashbacks atnāks man. Ja es esmu pievienojis draugus, viņš brauc uz viesnīcu, viņš saņem atlaides, un es saņemu no viņa cashbacku. Citreiz tur var būt ļoti labas summas. Kaut kādi 30, 40, 50 dolāri man var atnākt, kāpēc gan ne, superforši. Jā, un šos te cashbacks mēs pie nākošās rezervācijas nomīnusojam nost. Tātad super. Kas ir pa vidiņu? Pa vidiņu mums ir šie te visas licences, atļaujas. ETOA ir Eiropas Tūra Operatoru asociācija. Tā kā man pašai kādreiz ir bijusi arī, es pati esmu bijusi kādreiz savā laikā tūra operators, maziņš tūra operators. Tad es arī gāju šo te ETOA. Es zinu, cik tas ir nenormāli sarežģīti viņu iziet. Tas ir tādas prasības, kādas viņi uzstāda. Tas ir vienkārši pa katru sīkumu piesienās. Jā, tad tās ir avio kompānijas, tad viss šīs licences, tad praktiski visā pasaulē, kurā viņa darbojas, šeit ir Francija, tāpēc, ka mēs esam kā Eiropa piesaistīti pie Parīzes, tad mums ir Eiropai mēs esam pie Parīzes. Parīzē ir tieši šī Eiropas ETOA. Citām valstīm, principā, jebkurā valstī, kur viņš iet, viņam ir visi šie licences un atļaujas, jo viņa kompānija strādā legāli. Un ļoti labi strādā atbalsta dienas 24/7, reāli nakts vai diena. Mēs varam rakstīt un risināt savas problēmas. Un šis atbalsta dienests arī mums ir ar vienu viņi uzlabo un skatīsimies, jo tur arī ir tā, ka mēs varam savā valodā ierunāt, un viņš mums pateiks risinājumu. Ja tur galīgi nevarēs atrisināt, tad tur savienos ar jau tālāk, ar kādu, kurš tur jau tādas kaut kādas nianses, kurš varbūt tās. Jo pārsvarā jau cilvēki vienas un tās pašas lietas kaut kādas prasa parasti. Tātad, kas šeit vēl ir forši? Šeit ir forši tas, kad mēs gadu, piemēram, no vietas maksājam šos te savus $120. Viņi mums krājās.
Gada beigās mēs esam sakrājuši, piemēram, ja mēs maksājam 120,440, un mēs varam visus šos te 1440 iztērēt 100%, nevis tikai uz vienu pats uz sevi, bet uz istabiņu. Tātad tās var būt divas personas vai kāds mazāks bērns vai kas, tad uz istabiņu. Super. Tātad viss tas, ko mēs tur gadu krājām, un tagad skatieties, kā notiek bieži. Cilvēks brauc ceļojumā, viņš iet kur? Viņš iet uz kredīti iestādi, ņem aizņēmumu, aizdevumu, lai varētu aizbraukt ceļojumā. Un pēc tam viņš izbrauc baigi forši, un tad viņš maksā tos savus procentus un nāk un atpakaļ savu naudu, un tad vairs nav baigi forši, un tad vairs nav baigi viegli. A šeit sanāk, ka tu no sākuma esi 100, 100, 100, 100, un hops, tu esi sakrājis, un pēc tam tu esi izbraucis, un tev ir forši, tev nav nekāda kredīta jāmaksā, un nekāda procenta nav jāmaksā. Procentos jūs vēl divi tik samaksāsiet, tāpēc, ka procenti ir mežonīgi lieli. Tātad te ir visi, nu ne visi, te ir viena daļa ar tiem mūsu sadarbības partneriem. Un šeit ir iepirkšanās mols, bet es domāju, ka es to iepirkšanās molu varbūt tās parādīšu platformā. Tātad kompānija ir pašai sava karte, reku viņa forši redzama. Kas ir iepirkšanās mols? Iepirkšanās mols tad ir 3,5 miljonus brenda preču, vairāk nekā 1,5 brendi, kur arī var ļoti daudz lojalitātes punktus norakstīt un kur mums arī nāk atpakaļ cashbacks. Stāties priekšā, ja man šie lojalitātes punkti nāk dāvanā, un ja es varu tur pusi norakstīt, un ja mēs paskatīsimies tās cenas, nu, man ļoti patīkam šeit iepirkties. Ir. Tātad, kaut vai tur ir principā viss tas pats, kas jebkurā iepirkšanās molā. Pilnībā viss vīriešiem, sievietēm, bērniem apģērba, apavs, somas, UTT, UTT. Skatīsimies, re, kur, piemēram, brilles vai smaržas. Smaržas, ja mēs skatāmies, īstās smaržas, viņas maksā kaut kur ap 100 eiro. Re, kur te arī ir, jā. Nina Ričī 98 eiro. Ja mēs skatāmies, tad mums viņi ir 56 maksā, tad member savings. Bet šeit nav parādīts, ka mēs no šiem 56 vēl varam paņemt nost. Es to esmu skatījusies. Mēs varam varbūt arī ieiet, ja jūs gribēsiet parādīt, kāds izskatās. Vēl norakstīt, viņi kaut kur 20 eiro maksās. Īstā brenda smarža. Nevis kaut kāda tur krutka. Ja, un tas pats attiecās uz brillēm, uz apaviem, uz visām pārējām lietām. Tā kā tas arī ir labs. Un šeit ir par šo te mākslīgo intelektu, tad, kur būs tās parādīšu. Dubaja. Dubaja, mēs braucam uz Dubaju, es tur nekad neesmu bijusi, es tur neko nezinu, un es pirmo reizi braucu, un tagad man jāsāk internetā ložņāt un meklēt un skatīties. Bet te mums ir baigi foršais palīgs. Es vienkārši salieku datumus, kad es gribu braukt. Es tagad te salieku, ar ko es gribu braukt, vai es ar vai partneriem, vai draugiem, vai ģimeni, kāds man būs budžets, vai vidējs, vai zems, vai augsts. Saklikšķinu visu, ko es tur varētu redzēt un gribēt, un skatāmies, kas notiek. Jā, nu, tur vienkārši tas jā, katrs, ko katrs vēlās. Cik pagāja? Man liekas, ka pusminūte pagāja. Ja, tad ir apraksts par pilsētu, kur izvēlās labākās jau viesnīcas, arī no mūsu platformas. Tur jau visām ekonomijām avio biļetes, kur katrai dienai jums sastādīts plāns ar visām šiem te kartēm, ja, kā nokļūt no punkta A uz punktu B. Jums vairs nav jāložņā pa internetu dienām ilgi un jāmeklējās. Tas ir 1 minūte. Tas ir tā foršā inovācija, pie kā viņi ļoti strādā. Viņi ļoti strādā pie mākslīgā intelekta, lai atvieglotu mums visus šos te nevajadzīgi, lai mums nebūtu jātērē laiks. Tā, šeit mums ir arī tātad aplikācijas. Mums ir divas aplikācijas. Viena aplikācija ir ceļojuma aplikācija, kas saucās Travel Advantage, un otra aplikācija ir MWR Life. Tas mums ir biznesa centrs. Tātad viņas ir atsevišķi, viņas ir nodalītas. Var arī telefonā tātad ielādēt šīs te aplikācijas. Un šeit mēs esam nokļuvuši pie tās vietas, kā tad es tajā klubā varu nokļūt. Tātad mums ir divas kartes, elite, vienreizējais. Vienu reizi šī elites karte maksā $339. No šīs te summas, tad principā $120 mums kompānija atdos atpakaļ lojalitātes punktos. Otrā turbokarte maksā $589. Tas ir tikai par $250 vairāk. Šeit mums kompānija atdos atpakaļ 490 lojalitātes punktus, praktiski gandrīz visu. Ejam tālāk. Katru mēnesi mēs maksājam vienādu abonēšanas maksu. Elite un turbo neatšķirās. Abonēšanas maksa ir abiem vienāda. Tie ir $120. Elitei viņš tātad paliek par 120 lojalitātes punktiem, tad 1 pret 1.
Turbo viņš šis te $120 pārvēršas pa 240 lojalitātes punktiem. Tātad divas reizes vairāk nekā jūs maksājat. Jūs tātad iemaksājuši esat, teiksim, gadā 1440, bet jūs saņemat pretī 3130. Nu, tas ir vienreiz tikai 250 pārmaksājot. Nu, nevis pārmaksājot, bet vienkārši nopērkot šo te turbo karti. Šeit ir apmēram viss saprotams, vai kaut kas nav saprotams. Šeit ir jums jāsaprot, jā, jo, ja es kaut ko varbūt neizskaidroju līdz galam, tad jautājiet. Tie, kas pirmo reizi klausās. Jautājumu nav. Ok, ejam tālāk. Tātad ceļo vairāk, maksā mazāk. Un tagad skatāmies, mums visiem ir viens sapnis. Mēs visi gribam ceļot. Ja es kādam uzprasu cilvēkam, kāds ir viens no taviem mērķiem, viens no taviem sapņiem, visi atbild, es gribu ceļot. Tā kā mums visiem ir šis te sapnis, bet mums ir divi ceļi. Viens ceļš, ka mēs vienkārši varam kļūt par šī te kluba dalībnieku un vienkārši ceļot izdevīgāk, lētāk. Un otrs, mēs varam kļūt par kluba ambasadors, tas ir vēstnieks. Tas ir tas, ko darām, ko es, piemēram, nodarbojos, nu, kad mums daudz meitenes šajā klubā. Tad mēs par šo te klubu stāstām citiem. Mēs esam vēstnieki. Mēs nododam šo te vēsti citiem cilvēkiem. Un mēs ceļojam bez maksas, un mēs pelnam šeit ļoti labu naudu. Tagad jautājums jums, jaunajiem. Jūs gribat saņemt $240 katru mēnesi savā personīgajā kontā priekšceļojumiem? Un te es gaidu atbildi, jo jūs negribat, tad es nestāstu tālāk. Gan, protams, nu tu paprasīji. Gribat, ok. Nē, bet ne jau nerunā cilvēki, tad negrib. Ok, labi. Es arī gribu, bet es arī saņemu īstenībā. Tad skatāmies, kā arī jūs to varat izdarīt. Tātad šeit ir stratēģija, 3x stratēģija. Kā tas notiek? Pirmais solīts, es esmu ienākusi klubā, un es zinu par šīm te brīnišķīgajām iespējām, ko es pastāstīšu saviem trījiem draugiem vai paziņām vai trīs cilvēciņiem no 8 miljardiem cilvēku pasaulē. Es trīs cilvēkus atradīšu, kuram interesēs izdevīgāk ceļot. Un te ir tā starpība, ka mēs piedāvājam izdevīgāk ceļot. Ziniet, kā piemēram ir uzturbagātinātāju kompānijas, kur produkts, piemēram, aptiekā ir lētāks, un mēs piedāvājam dārgāk, un tas cilvēks pasaka, ka aptiekā var nopirkt lētāk. Šeit ir otrādāk. Bookingā ir dārgāk, un mēs sakām, hei, tu vari lētāk nopirkt. Kā jūs domājat, šeit atradīsies trīs cilvēki? Nu, Atrodas, maicā. atrodas. Ok, ejam tālāk, skatāmies, kas notiek. Mēs esam uzaicinājuši trīs cilvēkus, viņi arī ir kļuvuši par klubu biedriem, un mēs sākam saņemt $4 katru dienu. Pirmajā dienā mums būs tik līdz mums ir trīs cilvēki. Tur arī salikums var mainīties. Manuprāt, tur tālāk tas salikums parādīsies. Varbūt arī divi personīgi uzaicinātie. Pirmajā dienā tev būs $4, otrajā 8, 12 un tā tālāk. Pēc 30 dienām tev būs $120. Un šie $120 noseks tavu abonēšanas maksu. Tu vairs no savas kabatas nemaksāsi. Daudz bija jāizdara. Un tev ienāks lojalitātes punkti no elites 120, ja tev būs turbo karte, katru mēnesi tev ienāks 240. Tas ir tas pats, kas $240. Tu tikai uzaicināji trīs cilvēkus. Es domāju, ka tas ir ļoti vienkārši elementāri, tāpēc ka mēs piedāvājam kaut ko tiešām unikālu. Plus mēs šeit saņemam par katru uzaicināto cilvēku $80, ja viņš ir ienācis ar turbo. Mēs principā iesakām turbo, jo viņi ir daudz izdevīgāk. Un tātad šajā gadījumā tie ir $240 par to, ka es viņus esmu uzaicinājusi. Un vēl es saņemšu, ir iespējams saņemt, nu, ja es uzaicinu šos te cilvēkus ātri, mums ir iedots 3 nedēļas īstenībā. Mēs pirmajā nedēļā, ja uzaicinām divus cilvēkus, mēs saņemam $150 par to, ka viņi ir ļoti ātri. Mēs esam ļoti ātri pastrādājuši. Fast start bonus, jā, tad ir $150. Otrajā nedēļā mēs varam to pašu vēl atkārtot, vēl uzaicināt divus, vēlreiz saņemt 150. Un vēl trešā nedēļa mums tiek dota, kur mēs vēl varam uzaicināt divus un vēlreiz saņemt 150. Kopā fast start bonus ir $450. Var viņas īstenībā vienā dienā uzaicināt 6 cilvēkus un uzreiz $450 saņemt. Fast start bonus. Kopā mēs šeit, ja mēs ņemam, ka mēs vienreiz to izdarījām, mums paliek pāri jau, ko mēs varam izvadīt uz savu karti vai bankas kontu, $390 no šī te mazā darbiņa.
Jā, es zinu, ka daudzās kompānijās ir nezinu, cik daudz ilgi jāstrādā, lai varētu šādu naudu saņemt atpakaļ. Tā kā otrais solīts ir tieši tāds pats. Absolūti nekas nav savādāk. Šie cilvēki arī negrib maksāt. Viņi zina, ka var nemaksāt. Viņi zina, ka viņi arī varbūt tās tomēr pastāstīs kādam par šo te foršo iespēju. Un tad viņi arī uzaicina savējos cilvēkus. Tas nenozīmē, ka tikai trīs. Es teicu, ka kombinācija arī divi ir, bet ir kombinācija, ka tu vari uzaicināt 4, 5, 10, kaut vai 20, kaut vai 50. Bet te mēs skatāmies, ka tu jau tos trīs uzaicināji visus, tu vairāk mūžā nevienu vairs neaicinās. Ja? Tu šeit sāc saņemt jau $300 pasīvo ienākumu, katru dienu jau $10, no kuriem tev nomīnusosies nost abonēšanas maksa. To pāri paliks 180. Un šeit tu saņemsi, ir vēl mums tāds komandas bonus, šeit tu saņemsi komandas bonus $60. Un tā kā tu vairs nevienu neaicini, tad šeit tev būs tavā maciņā $240 pāri, ko tu vari tērēt jau kā tu gribi. Trešais solis ir identiski tieši tāds pats. Trešais solis mēs šie te cilvēki aicina savējos cilvēkus. Un mēs sākam saņemt $15 dienā. Tas ir mēnesī 450, no kuriem mēs atkal noņemās no abonēšanas maksas 120, paliek pār 330. Šeit ir komandas bonus 240, un te ir tāds pātrinājuma bonus. Ja šie 30 cilvēki vienas nedēļas laikā uzaicina visi kopā 6 cilvēkus, tad man kompānija maksā $600 šo te pātrinājumu bonusu, bet mēnesī ir 4 nedēļas. Tātad, ja 4 nedēļas, ja katru nedēļu visi kopā mēs uzaicinām 6 cilvēkus, tad man kopā ir 2400. Un galā mēs varam saņemt gandrīz 3000. Principā ir 9 atlīdzības bonus, par viņiem es tiešām tagad nestāstīšu, jo tas ir atsevišķi marketinga plāns. Ja kādam ir interese, tad mēs par to varam iztirzāt sīkāk un smalkāk un plašāk. Tātad, ko mēs iegūstam? Mēs iegūstam gatavu back office, mēs iegūstam apmācību akadēmiju, ir ļoti augstā līmenī kompānijā pašā mūsu back office, mūsu biznesa centrā ir biznesa akadēmija. Un online, offline treniņi ir gan no kompānijas, gan no komandām. Mums, piemēram, ir vēl plusā nāk no komandām. Mūsu augstāk stāvošais mentors ir NLP meistars, kas mums pasniedz šīs te zināšanas savai komandai, tikai savai komandai. Mums par to nav jāmaksā. Tā kā ir arī ekskluzīvas apmācības, kas vēl ir ne tikai no kompānijas, bet arī no jūsu un mūsu līderiem. Un tad karte un piltuvis, pārdošanas piltuvis, pie tā mēs arī strādājam. Starp citu, jā, mēs šobrīd viena meitenes jau ir. Viena daļa meitenes jau šīs piltuves ir uztaisījušas. Tas nozīmē arī tas mākslīgais intelekts, kas patiesībā arī meklē jums kandidātus. Jums tie kandidāti nemaz pašām nav jāmeklē, viņi jūs meklē. Nu, tad tas arī pie tā mēs arī mācām to darīt. Un atliek pievienoties tagad un pārvērst savus sapņus realitātē. Platforma tātad šī mums ir atsevišķa. Mums ir kabinets, cits saits, WR Life, un Vantage platforma ir cits saits. Tad mums ir divi saiti. Šeit mums tātad ir kas? Šeit mums ir viesnīcas, lidojumi, automašīnas, transferi, kruīzi. Kruīzi mums ir izdevīgāki nekā kruīzu kompānijā. Mēs zinām kruīzu kompāniju droši vien daudzi, jā. Life Experience stāstīju Lifestyle Malls. Tie ir kurorti, zemes transports, aktivitātes, dzīvokļi. Jā, dzīvokļi arī ir biļetes uz tiem koncertiem, pasākumiem, flashdeali. Tie ir tādi karstie piedāvājumi, klubu piedāvājumi. Tātad ko es gribu šeit jums parādīt? Es gribu parādīt Life Experience šeit. Life Experience. Tātad pašlaik notiek Marakešā, Reku vidusjūras kruīzes, baigi labais īstenībā tā programma. Starp citu, mums atnāca no kruīzes meitenes, un viņa kā reiz saka, ka viņa šo te vidusjūras kruīzi tieši identiski šādu te pašu ir gaidījusi, nezinu, kaut kādu pusgadu, lai uz viņu tiktu. Mēs viņu varējām tajā pašā dienā, kad tu ienāc klubā, uzreiz norezervēt. Un cena mums bija lētāka. Tā kā, tā kā tas ir par labi. Te ir Malaga. Malaga mēs braucam uz Malagu tūlītās. Meksika, Malaizija, Agadira, nezinu, kas tā deva, tāda ir Rumānija. Punta Kāna, Mekā, brauciet, kur gribiet. Izvēlieties, kur gribiet. Tātad Strasbūra, Ziemassvētki, Orlando, Laplanda. Laplanda īstenībā šis esot ļoti dārgs pasākums. Ja mēs skatāmies, cik mums viņš mums sanāk 646 mīnus 400 lojalitātes punktus. Viņš jums sanāk ļoti lēts, jo Laplanda esot, nu, tie, kas jau ir bijuši, viņi saka, mežonīgi dārga.
Tad te ir ziemas arī visādi Romas un Rio de Janeiro karnevāls Ziemeļamerikā un tā tālāk, ko es gribu tikt līdz kam es gribu tikt, kur mēs arī Nairobi, Maldivas, Budapešta, Havajas, Kankūna, Zanzibāra. Tātad uz Zanzibāru brauc mums pilnīgi noteikti Sandija un Agneta. Es nezinu, kurš tur vēl, bet Sandija un Agneta brauc uz Zanzibāru. Un skatieties, Zanzibāra notiek mums no 20. līdz 25. martam. Un no 26. līdz 30. martam mēs ļoti daudz no Latvijas komandas braucam uz Tunisiju. Tā kā rekuru var savienot no šejienes, tie ir abi divi Āfrikā. Šeit es braucu no sākuma, un pēc tam braucu uz Tunisiju. Un sanāk Āfrikas ceļojums kolosāls. Bet, ja mēs skatāmies tā Zanzibāra, viņa vienkārši ir pasakaina. Nu, man jau arī baigi gribējās. Es pat biju domājis jau viņu tūlīt ņemt, bet skatāmies, kad Zanzibāra laikam būs jau izņemta. Jo kā mēs šeit rezervējam, rekur mēs izvēlamies paku. Izvēlamies, te var būt, ka mēs dalīta istabu ņemam, mēs ņemam tātad double, mēs ņemam single, viens pats istabā. Ja mēs ņemsim, piemēram, share, ir vēl, pagaidi, booking is shared, ok, book now, jau ir vēl, ok, kas, ka nav vairāk. Tātad, ok. Mēs te tad izvēlamies, nē, nav. Jo redziet, šeit parādās kupona kods. Kupona kods nozīmē to, ka tam pirmajam cilvēkam, kurš noreģistrēja, tiek iedot šis te kupona kods. Un viņš dalās ar otru cilvēku, kas viņam istabiņā būs istabas biedrs, ja viņš dalās ar šo te istabu. Un kupona kods var būt arī ka jums dāvanā uzdāvina kompānija. Tāpēc, ka man, piemēram, dāvanā drīz būs 300 lojalitātes punkti dāvanā. Vienkārši par statusu sasniegšanu. Tas arī šeit nomīnusosies nost, un tas sanāks, ka kaut kāds life experience vispār sanāks arī pa nulēm. Tā kā šajā gadījumā, nu, te ir tā, ja, ir principā kaut kāda forša piedāvājuma mums nāk katru mēnesi. Tūlītās sanāks, kad novembra sākumā droši vien, ka tā būs otrdiena, man liekas, ka mums otrdienās parasti ir šī te prezidents zvans. Mums paziņo atkal jaunus life experience, un tad mēs skatāmies, ja viņi ir, kas mums kādam liekas, ka mēs varētu ar visu komandu kopā, nu, vairāk nevis ar visu komandu, bet ar, teiksim, kopā aizbraukt. Tad mēs arī rekur izvēlējāmies to Tunisiju, jo mēs diezgan daudz jau nopirkām to Tunisiju, un tad mums ir arī šie te share, tie kodiņi, ja kādam, piemēram, nav tas istabas biedrs, tad mēs zinām, ka līdz martam noteikti kāds gribēs un atradīs viņš šo te savējo istabas biedru. Tātad tas ir par life experience. Tad mēs rekuras par jums par lifestyle molu stāstību, bet es viņu vispār arī gribu parādīt, tāpēc, ka tas ir kaut kas baigi forši. Jo es te starp citu iemetu iekšā. Te ir lifestyle molā, ja jums ir līdz $150 pirkums, jūs saņemat, tas ir bezmaksas piegāde. Es vienkārši šeit paņēmu rekursu maržu, kas maksā 132 eiro. Es noņemu no 93 lojalitātes punktus. Nevis lojalitātes punkts, bet savings pats par sevi sanāk. Man viņš tā kā maksā 39 un mīnus 21 lojalitātes punkts. Tad cik man tās marža maksā? Cik? 3,9 mīnus 21. Bet princips kā tāds, saprotams, ka tā smarža, kura maksā 100, man viņa maksā kaut kādā 20 eiro. Rekur kaut kāda žaketīte. Viņa maksā 209, bet tie ir brenda žaketīte par 62 eiro. Rekur kaut kāda jaciņa 94 eiro. Ja, nu, rekur sanāk, kad man būtu jāmaksā saving 396, man būtu 195 eiro jāsamaksā par šim te, tik cik gandrīz vai smarža vien pat maksā. Es domāju, ka baigi labi, jā. Nu, tas ir lifestyle mols, tur ir viss kaut kas daudz un dikti. Un tad es arī jums parādīšu aktivitāti. Vienkārši fantastiska sadaļa. Es rādīšu to, ko es zinu, tāpēc, ka es tur dzīvoju pa ziemu, un es zinu vienkārši visu līdz sīkumiem, kas tur maksā kā un cik mēs daudz pārmaksājam. Tātad. Pirmām kārtām, es nekad nevarēju iedomāties, ka Hurgadā ir 5116 aktivitātes. Man prātā nevarēja kaut kas tāds ienākt, ka tur ir tik daudz aktivitātes. Neviens aģents jūs nepiedāvās nekad tik daudz aktivitātes. Nīls Krujīs maksā daudz dārgāk no vietējiem šitiem te aģentiem, kas jums tur piedāvās. Bet mēs te paņemsim, samazināsim to budžetu. Varbūt tās, vai paņemsim līdz kaut kādam 100. Viņš jau tur sāk griezties. Tur pēc būtības mēs varam atlasīt, ko mēs gribam,
kādas turas ir kategorijās. Tur mēs varam izlasīt, ko mēs gribam. Līdz ar to viņš arī samazināsies pēc tā, ko es te gribu. Es varbūt tikai gribu kaut kādus delfīnus, ja? Rekuris ieklikšanās delfīns, viņš man tikai delfīns rādīs. Lai man nav tur jāstaigā. Bet es zinu, ka delfīni maksā 40, 50, 60 eiro. Full day peldēšanās ar delfīniem mūsu platformā ir 5 eiro. Un mīnus 3 lojalitātes punkti. Super! Orange Bay arī maksā 40, lētākais 40. Tur jau ir arī jau lētākais, tu jau bez maz vai jau dabūjis vislabāko piedāvājumu. 9 eiro mīnus 3 lojalitātes punkti. Tā kā šī ir baigta labā sadaļa. Drīkst jautāt, tagad. Jā, Saki, lūdzu, teiksim, es aizbraucu ar bērniem, jā. vai arī uz viņiem attiecās šīs te pašas cenas? Rekurs select. Tu vari izvēlēties, cik personām gribi. Es zinu, ka mūsējie kluba biedri tur rezervēs par 20 cilvēkiem. Un viss ir tajā cenā. Jā. Skaisti. Mhm. Mhm. Totāli viss traks. Un te arī ir visi apraksti un arī rekur atsauksmes, ko tur cilvēki par to visām tūrēm tur raksta. Tomēr visur ir 5 zvaigznes. Bet tā, kad uh, rekur es varu ielikt personas. Cik tu gribi? 10 pietiks? Nē, nu man no 5 pietiktu Piecām, maksimums. piecām pietiks. Labi, 5. Ka tev uz tiem 5 cilvēkiem rādīs to 61 eiro. Tāpat tās vienam cilvēkam īstenībā Hurgadā maksā šis te 61 eiro ar delfīniem visu dienu. Tev būs visiem 5 tāda cena. Super. Tā ir baigta labā sadaļa. Tā ir vienkārši superīga sadaļa. Klubu piedāvājumi ir baigi labie. Cilvēki prasa, kur es varu norakstīt savus lojalitātes punktus. Nu, principā to viņi no sākuma ir jāsakrāj. Daudzi jau pirms tam vēl nav sakrājuši, jau prasa, kur es viņus varēšu norakstīt. Jā, tad skatāmies, kur viņus var norakstīt klubu piedāvājumos. Klubu piedāvājumos izvēlamies, piemēram, kaut kādu tur reģionu. Nu, labi, ko mēs tur ņemsim. Nu, labi, ņemam to pašu, vienalga, tuvāko Eiropu, bet ar skatīties tur pa visu pasauli. Te mēs paņemsim višķiņu tālāk uz priekšu, kaut kādā tur, nezinu, galīgi Ko tas, Ziemassvētkos, nē, vai kaut kur šitā. ko tas Te mēs nozīmē? varam izvēlēties flexible. Viņš piemeklēs mēnesi uz priekšu, mēnesi uz atpakaļ, skatīsies vienkārši tās cenu atšķirības. Tāpēc, ka tur taču var mainīties. Vienā nedēļā tāda cena, otrā tāda cena. Te ir Lasvegasā, baigi daudz piedāvājumu. Skaties, 5 zvaigžņu viesnīca 2 personām. Tu vari norakstīt 384 lojalitātes punktus. Ja tev ir elite, tad tev 3 mēneši jāmaksā, lai tev tādus punktus vispār sakrātu. Ja tev ir turbo, nu, tad tev principā uzreiz viņu var norakstīt. Un cik ir cena pati? Es nevaru Cena saprast. vispār ir 900, mūsu cena ir 569 Tas ir uz 2. uz 2. Mhm. Vispār visas Bet tu cenas. atkal rekur view dates, vai paņemam vienkārši view dates, un tur jau ir daudz, tur vēl uz priekšu vēl bija citi Agrītā, bet piedāvājumi. visas cenas, kas ir platformā, viņas ir uz 2 cilvēkiem, ja, Nē, nē, praktiski. nē, 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 tur es varēju ieklikšanā, cik es gribu. Ne, bet tad, kad ieiet tas piedāvājums, kas ir redzams, viņš ir domāts uz personu, jeb uz... Paskaties, rekur es attaisu vaļā, un te ir 4 slīpi un full kitchen. Mhm. 4 cilvēkiem tā cena ir 4 cilvēkiem. Ak, Dievs, skaidrs, jā. Fantastiski vienkārši. 569 eiro, un es norakstu 384 lojalitātes. Nu, principā viņš sanāk, ka viņš maksā 900. Es norakstu lojalitātes punktus. Un man lojalitātes punktus kompānija dāvina. Fantastiski. 569 eiro. Man patīk īstenībā ar full kitchen. Tas nozīmē, man pat labāk patīk, kad es ceļoju kaut kur tā, nu, tādos ceļojumos pati. Man patīk, ka es tur pati. Tur man ir tā mazā virtuvīte un veļas mašīna un viss kaut kas tāds. Jā, for sleep. Nē, nu, ja tu esi viena vai divi, tad ir ok, bet ja tev ir bērni bars līdz, tad labāk, lai ir iekļauts kaut kas. Jā, un tad arī tad tu vari skatīties, ir piedāvājumos šeit, piemēram, ir tas kitchens, full kitchens iekšā, jā. Ir piedāvājumos, kur ir ar brokastīm, ar pilno ēdināšanu. Tur jāskatās, ir katrā piedāvājumā ir savādāk. Šajā vietā tā piedāvā. Bet, nu, Mm. fakts kā tāds, ka lojalitātes punkts, es tur skatījos Maldivās, es skatījos, Taizemē, es skatījos. Vispār 1500 lojalitātes punktu tev vajadzīgi. Tur bija, lai es tur bija 5 zvaigžņu viesnīcā kaut kāds piedāvājums. Uh, pats. Man liekas, ka tā bija Taizeme.
Jā, bet fakts kā tāds, ka mums lojalitātes punkts ir, kur norakstīt. Mums tikai viņus vajag. Jo īstenībā vēl ir tāds moments, ka mums viņi jau nav. Viņi jau kūst. Viņi kūst, tāpēc, ka mēs rezervējam, un viņi līdz gada beigām, man taču te nebūs līdz gada beigām ne tie 1400, ne tie 3000. Man viņi jau ir izkusuši. Jā, tā kā šeit ir tas moments, ka lojalitātes punkti pazūd. Nu, labi, ja jūs vienreiz gadā ceļosiet, tad jūs visu pēc gada arī visu iztērēsiet uz divām personām. Un jums būs sakrāts garantēts ceļojums, ja jūs paši maksāsiet. Bet, ja jūs paši nemaksāsiet no savas kabatas, tad jums būs vienkārši pa brīvu ceļojums. Super. Tā, es īsumā, tur varu stāstīt ļoti daudz par šo te platformu. Es beidzu jums šērot, un es gaidu no jums vēl kādu jautājumu. Un, ko es nepateicu vissvarīgāko jums? Haha. Es taču nepateicu vissvarīgāko jums. Tieši šobrīd, tad mēs atbraucām no Stambulas. Mums bija kompānijas lielā starptautiskā konference. Tas ir viens. Otrs, rekur Lilija parādījās. Hello, mēs bijām kopā. Otrs kompānijai ir šī te jubileja. Jā, un kompānija mums ir iedavusi super fantastisku atlaidi, ka mēs varam šo te elites karti, kas maksā $339, iegādāties par $99. Tas ir 87 eiro. Tā ir vienkārši super fantastiska iespēja. Un tāpēc mēs arī šobrīd strādājam no rīta, vakarā, pusdienā, pa nakti visu laiku, jo tās dienas drīz beigsies, un tās dienas drīz beigsies, un cenas atgriezīsies atpakaļ. Un cik es tagad biju no pavasara klubā, viņi atlaides cenām nedod. Viņiem nav tādas akcijas, kā mēs esam pieraduši visur kaut kādas akcijas. Nē, šeit tādas akcijas nav. Jā, bija tā akcija pavasarī. Mums bija uz 3 dienām šī te akcija arī pa 99. Un atkal pēc šī te pasākuma, par cik tā sistēma tur vienkārši neizturēja to lielo slodzi, bet tas no vienas puses ir labi. Mums pagarināja to visu. Vēl dažas dienas klāt, tāpēc, ka sistēma patiešām netur. Mēs esam klubā jau kaut kā 2 miljoni. Viņi vienkārši visi vienā laikā reģistrācijas taisa, un tad loģiski sistēma kaut kādā brīdī sāk nesaprast, kas tur notiek. Tā kā izmantojam šo te iespēju, un tie, kas vēl nav pievienojušies, es nezinu, varbūt tās jums ir jautājumi, par ko jūs vēl gribat padomāt? Man ir jautājums par lifestyle ambassadoru. Jā, Tas nozīmē to, ka katru gadu viņš ir tā kā jāatjauno. Tā ir tā kā jā, licence licence. ir jāpērk vienreiz gadā, un tā ir $99. Tā ir Mhm. licence, tā ir tā kā franšīze. Nu, skaidrs, jā. Mhm, Jā, Ingrīzā ir tāpatās, jā. mhm, mhm, mhm. Nu, bet pa gadu, ja jūs tā pastrādāsiet, jums jau būs nopelnīts jau daudz vairāk nekā tur tie $99. Nu, tas ir atkarībā no skatoties, kā, jo citi tiešām ir tikai ceļotāji. Man ir daudz cilvēku, kuri ir tikai ceļotāji. Bet viņiem tāpatās ir izdevīgi, jo tās ekonomijas uz viesnīcām, ko viņi iekonomē, ceļojot tur kaut kādas nu, ceļotāji jau ceļo bieži. Tur trīs reizes tas ir maz, 4, 5, 6 reizes gadā, tā kā viņi ceļo, viņiem ekonomijas tāpat ir ļoti lielas. Un viņiem tas 99 ir, ja mēs uz vienu Stambulu 700 iekonomējam. Labi, es uzdošu jautājumu, bet es gribētu, lai tieši tie, kas vēl nav klubā, atbildētu uz jautājumu, vai šī te informācija bija priekš jums saistoša vai galīgi nederīga. Atbildiet vienkārši ar vārdu. Jā, būs saistoša, ne galīgi garām, bet nu, atveriet tos mikrofonus, nebaidieties. Jā, Kur man informācija ir Alīna? saistīta. Jā, jā, Daiga. Jā, tikai es sākumu nedzirdēju, es biju darbiņos projām, man droši vien jānoklausās, ir atkārtojums vai kā Aha. jums tur pieņemts, jā. Man jautājums ir, nu man vienkārši tagad pašlaik nav tāda laika ceļot un iespēju. Man ir tāda situācija, kad man cilvēks mājas jāpieskata visu laiku. Tā darba tur nu, pie jums var iekļauties, ja pats neceļo, ja tas nav Nē, vajadzīgs. Tad. to var darīt. To var darīt Jā. tikai parasti jau mēs esam produkts, un mēs Jā, nu, tāpēc es tā saprotu, tāpēc paprasīju. tomēr tās Jā, visas emocijas ir vieglāk nodot, tad, kad tu esi to izbaudījis. jā, Nevis, ka tu tikai esi jā, vizuāli kaut kā tā izdomājis. Bet darīt to var. Viennozīmīgi to jā. darīt var. Jā, nu man pusgadu tāda situācija droši vien būs, kad es ceļot Tad tev nevarēju. pusgads nav nekas, tāpēc, ka mēs varam uzkrājumu taisīt veselu gadu.
un pēc Jā, tam gada izbraukt visu. ā, skaidrs. Paldies. Jā, jo tāpēc, ka tātad Mhm. mums ir uh, paredzēts, ka pēc 12 mēnešiem tu visu to naudu, kuru tu esi tur bez maz vai sanāk, kas sakrājis, ja tu pats maksā, nu, ja, Mhm. tev, ja tu viņu var izceļot 100%. Divām Arī Jā, tā. personām. Divām personām. mhm. Bet, ja es pati nebraucu, vai drīkst manā vietā kāds braukt, vai es esmu tiesīgā deleģēt kādu citu? Nē, life experience tev pašai ir jābūt. Bet tas Tā, otrs cilvēks, kuru tu tur piesaistīsi, viņš taču nevar braukt. Jo tāpēc, ka viņš tur būs kā otrais, tu viņu jau būs kā otro jau nu, pie rezervācijas uzrādījusi. nē, tas ir life experience, bet vienkārši paceļot kaut ko Visos tādu. pārējos vispār nav bez starpības. Tad bez manis klātbūtnes kāds cits, Jā, kam. zini, kad bez tavas klātbūtnes var braukt. Tad, kad viņš ir noreģistrējies klubā kā rekur, kā tavs viens no tiem 4 cilvēkiem, viņš Mhm. ir tavā platformā pieregistrējies, kā, piemēram, tur tas, viņš nav viesis, viņš tur skaitās tev tā kā, nu, Piekab. viņš arī tiek klāt platformai. Viņš tur brīvi rīkojas ar platformu tieši tāpat kā tu, un viņam nekas, viņš noreģistrē, viņš brauc, tur nav tava klātbūtne vispār nav vajadzīga. Un viņam arī ir atsevišķi maksa kaut kāda jāveic tam piekabēt, kas tur arī, nu, tas otrs cilvēks, kas nāk klāt man, piemēram. Viņam ir arī jāmaksā kaut kas, ja nē, viņš nāk iekšā pa brīvu. Tu pagaidi, tagad tā, tas otrs cilvēks tā piekāpa, ko tu saki, tas ir tikai uz life experience. Tas ir tikai uz life Tikai uz experience. life experience. Visi pārējie, kas ir tie braucieni, tur vispār nav starpības. Tu tur var nebūt. Tu tur esi pieregistrē, kā, nezinu, Nu, draudzeni. es jautāju tāpēc, ka inkruīzā, piemēram, bez tavas klātbūtnes citi nevar. Tu vari ņemt Var, līdzi. var, tāpēc, ka mēs esam pieregistrējuši kā vienu no šiem te 4 cilvēkiem, un viņš rezervēt ir tiesīgs tikpat, cik tu. Un viņš brauc, un vienam no tiem, kas ir reģistrējis, noteikti ir jābūt. Bet tu tur var nebūt, tāpēc, ka tu viņam esi iedevis tādas pašas pilnvaras kā sev. Mhm, Viņam nebūs piekļuva life experience, viņam nebūs piekļuva lojalitātes punktiem, viņam nebūs piekļuve cashbackam. mhm. Bet kurā vietā tas notiek? Tā, tā Platformā, tajā pašā platformā, kurā esi tu, tur ir sadaļa. MWR, tas ir MWR Live tajā, Nē, ja? nē, es tīt pamēģināšu. Tas Es ir pagad Travel neaizvēru. Advantage. Es nezinu, vai es viņu neaizvēru, laikam neaizvēru. Skaties. Travelers. Tas ir tajā Travel Advantage platformā, Tas ja? ir Traveler Advantage platformā. Travelers. Nu, man nav pievienot, rekur rada Travelers. Es varu pievienot vēl bez sevīm 4 travelerus. Aha. Bet viņiem ir visiem, teiksim, mazgadīgos, nepilngadīgos arī tur drīkst pievienot, ja tie Man, savādāk. man liekas, ka viņi vai tad jāvieno, viņi man liekas tāpat tās iet, jau nevajag viņus vienot turklāt. Tur iet, zin, kurš Viņi, tur iet tas galvenais, kas tur tajā nav jau jāreģistrē vīrs, sieva, visi bērni. Pietiek, ka tu ā, vienu ģimenes locekli piereģistrē, un viņš jau tālāk to viesnīcu rezervē no sevis. aha, Nu, skaties, mēs rezervējam viesnīcu, piemēram, vienalga, ko mēs rezervējam. Mēs taču varam uzlikt pie viesnīcas rezervācijas, piemēram, nezinu, braucam uz Parīzi. Rekur mēs taču varam paņemt un šeit izvēlēties nevis 2 adultus, paņemt cik tev vajag, 3 adultus, 4 adultus, 5 adultus, 6 adultus, 7, 8, 9, un reku bērnus tu pieraksti, un te tev visiem vecumiem parādās, tev jāuzrāda. Ja tu gribi add room, pievieno rekur, cik gribi istabas, tu visu tu var darīt, katrs tas, kuram rekur tev ir 4 vēl cilvēki pie platformas pievienot, viņi paši rīkojās. Ar viesnīcām pilnīgi brīvi. Viņi var pievienot 5 istabiņas šeit. un tas viss ir zem tās vienas maksas $120, ja? Jā, jā, jā. Nu, viņi jau Ā, nemaksās. Viņi pie Nē, tevis ir piesaistīti. es sapratu, jā. Tas ir Jā, arī baigi plus. jā, jā. jā. Un te viss ir izdevīgs. Te ceļotājiem viss ir izdevīgs. Un neceļotājam te ir iespējas kļūt par ceļotāju. Arī tas ir svarīgi. Tad, kad tu ieraugi pasauli, vispār laiks apstājās, iekās. Es nezinu, kā man Stambulā vispār laiks apstājās. Man likās, ka es tur jau esmu kaut kādu mūžību. Man tiešām tāda sajūta bija, ka es tur šausmīgi ilgās, kaut gan mēs tikai 5 dienas tur bijām. Vienkārši nav laika sajūtas. Tu esi kaut kādā telpā, kur nav laiks. Tas ir ļoti svarīgi mūsdienās, kad laiks vienkārši Jā, aizņem garā. jā, jā, jā.
Jābrauc uz Īslandi. Tur viņi dzīvo bez pulksteņa. Īslandē mums arī ir life experience. Jā, esot skaists vietas. Noskatījos to prezentāciju, jā, kā meitene teica. Viņa gan saka travel advantage. Jā, viņa neprot izrunāt. Viņa saka, tur nepareizi, jā. Advantāžu kaut kāds. Ok, labi. Nu, labi, piedodams. Mēs arī citās valodās nezinām izrunas. Vācu valodās, piemēram, toči nezinu, kā izrunā. Labi, tad beidzam. Un es domāju, ka šeit domāt vispār nevajag. Jo par ko te domāt? Te var vienīgais padomāt par to, vai jūs gribat palikt tur, kur jūs esat, vai jūs gribat kaut ko savā dzīvē mainīt. Un tas ir vienīgais, par ko jums vajag šeit padomāt. Tāpēc tiekamies atkal rītā un visiem foršu vakaru un satiekamies pasaules labākajos kurortos. Atā.